Jau! Šajā video mēs brauksim būvēt skateparku Vācijā. Tā kā paņem kaut ko uzkāžamu, paņem kaut ko padzeramu un skaties. Šī bija vairāk tāda kā iekārtošanās nedēļa. Ceturtdienā atbrauca fūra, mēs izkrāvām fūri, iekārtojāmies. Piektdien salikām punktus objektā, pavisam minimāli iesākām kaut ko darīt. Es pagāzu ar Rīčuku pa pilsētu, pēc tam mēs aizbraucām uz superkrūtu vietu, saucās Black Forest Nature Park. Šeit bija ūdenskritums, šeit bija augsts kalns, skaisti skati. Beigās arī tur sāka filmēt krūtas tačkas. Bet tagad skaties, kā tas viss sākās. Viens naktī mēs ir Polijā, šitā mēs te braucam, kroča. Reku man te ir leduskapis, te vēl ir mietu kaste, reku mana kājas. Nevarēja pagulēt iepriekš, leduskapis stāvēja te. Es izdomāju, ka pamēģināšu šitā. Ka Emsis tur kaut kā ir iekārtojies, viņam izstāsta, ka normāli viņš vispār nesūdzēs. Te priekšā Deivam ar Niklāvu var nav baigi labāk. Tur arī vispār nekas neregulējas, nekas tur, kroči, ir labais. Kroči, mēs jau esam atbraukuši uz mūsu dzīvošanu ar šī tādu te Opeli. Šī tāda mums ir tačka, rekur Emsis. Vēl visādas mantas bagažniekā. Izkāpšu ārā, parādīšu. Reku šitā te izstās kaut kāds jaunais Opelīts. Šitāda mums te iela izstās. Rekur var tālumā redzēt, ir kaut kādi kalni. Tagad gaidīsim Aleksu, mūsu brazīļu kolēģi. Viņš atbrauc ar vilcienu. Un tad uziesim augšā, gan jau parādīšu arī apartamentus. Starp citu, pa ceļam neko nefilmēju, tāpēc, ka man jau visu dienu, principā, rubās nost telefons un reāli šito es filmēju ar pēdējiem 3-4%. Mēs jau tā kāda laiku esam atbraukuši un iekārtojušies un jau iečilojuši, bišķiņu atpūtušies. Parādīšu, kā mums te izstās. Mums te ir tēļuks ar Netflixu, gulta, tur es guļu, tur Emsis guļ, krēsls, vispārējais. Rekur Emsis. Tad mums rekur ir vannas istaba. Rekur vannas istaba ar vannu un dušu. Viss vajadzīgais pluci var nolikt. Tad tālāk mums te ir virtuve. Rekur ir mūsu virtuve. Arī nekas tāds, bet ir viss vajadzīgais. Ir plīts, ir leduskapis un tā tālāk. Tad mums te ir vēl viena istaba. Priekš Brazīļiem. Un tad te mums dzīvo Aleks pagaidām viens pats. Netraucēšu viņu, nelīdīšu iekšā. Esmu mašīnā, braukšu pakaļ pārējiem 2 Brazīļiem. Viņi ir ieradušies Fortsheimas stacijā. Matejus un Kamargo, viņi gaida mani tur. Jā, es atbraucu savāds Brazīļus. Paldies, draugs! What we gonna do? We're gonna make some new project with the Barons and for Mind Work Hemps. And yeah, we are from Brazil and we are arrived now in the city for make a new skate park. We're gonna go skate, Camargo, right? Yeah. Yeah, what's up? This is Mateus. Yeah, He's also from Brazil. I stay with my friend Camargo and the crew, Latvian crew. I know little Latvian words. Say something. Ātrāk strādā. Ātrāk strādā. Stay here because this. Let's go. Let's do it. Yeah, okay. Let's place your bags inside and let's go. Yeah. I will show you the apartment. Yeah, let's go. Tu pasties, kas pa tačku. Jo, Haidī.
Viņa vēl ir kabrī, laikam. Ziņai tas jumts. Reku mēs te izskatās, ka esam kaut kādā diezgan krūtā rajonā. Te ir pilns ar krūtām mašīnām visu laiku uz ielas. Tas ir kaut kāds Audi V8 vai kaut kas tam līdzīgs. Es tikai paskatieties to aizmuguri. Tik smuki izstāsta, ka vienkārši visa lampa aizmugurā ir tikpat kā sarkana. Tā, 27. Tagad 28. Okay. Nē, 27. tagad ir. 47. 9, 4, 2, 5, 4, 1, 5. 8, 3, 2. Paskaidrošu tas, ko mēs te darām. Mēs šobrīd ar koordinātēm izskaužam skateparku. Principā ir Excelis ar koordinātēm. Tad mēs šīs te koordinātas savadam iekšā Trimble aplikācijā, un pēc tam no tās aplikācijas jau ar tādu tā kā kātu un speciālu ierīci un uztvērēju no GPS mēs varam izspraust tieši precīzas skateparka koordinātas, kurās pēc tam liekas iekšā konstrukcijas, piemēram, mēs katru stūri konstrukcijai varam atrast un tad novietot precīzi konstrukciju. We good to go, good to go. Labrīt, ir ceturtdienas rīts. Reku mums ieradusies fūra no Latvijas, ko mēs krāmējām. Reku mēs esam iekārtojušies. Redz, ka mūsu konteiners, loaders, office konteiners. Tur kaut kur tālumā pašā galā ir objekts. Viņi no šitās upes ņem dzeramo ūdeni, tāpēc mēs nedrīkstam turēt ne tehniku, ne konteineru objektā, lai nerastos kaut kādas, piemēram, degvielas noplūdes un lai nesačakarētu ūdeni. Nu, neko, krausim ārā fūri, likšu timelapsu. Es skaitāju, kā man būtu parāda. Mērķis nav aizņemties, bet ir viss savāk. Tas, ko viņi tīrš, tā ir vēl viena lieka parāda. Es saku to pašu, bet atšķirība redzam, es to parādu. No malas vēroju, kā notiek jūsu barā. Un tas bija iemesls, kāpēc pagāja malā. Visi vakari, kas beidzās uz sliktas nots, manām ir lika saprast, jūsu vienkārši dorēmī nesaskan ar manu lafā. Es nevaru šim visam ļaut, man ir vajā, bet nevar arī būt tā, ka uz visu man ir vajā. Tu vari būt players Latvijā, kamēr es hajā. Pliks pēc ar smilšu sauju atpūšoties, laide palm, mutē kupinot salmi. Es eju kaulā, lai par to, ko es runāju, nebūtu jautājums. Stikla traukārums ar palielu ledus gabalu. Tas saturs bija šķidrs, tāpēc tagad rīms beru jums. Pere, kuru paņem, ja tā visi jau par daudz kļūst. Liekas, ka ir beigas, bet šitas ir tikai sākums. Gribi visu paņem, bet nezin, cik liels plauksts būs. Taču viens zin, ka tas būs tās pašas plauksts, kas raus jūsu augstums. Tagad no viņiem nāk, kad jūsu rokas netur vairs to pašu silto glāzlābu. Ha, ko es darīšu bez jums? Būtu slikti, ja par šo būtu saskums un drums, bet es nesmu un arī nebūšu. Kaut arī saka, vecs mīl nekad nerūs. Laikam tādēļ viņi sakrustoja ceļus, jo mana sirds ir tīrāk par koku no Peru. Nesmu
un arī nebūs. Kaut arī saka, vecs mīl nekad nerūs. Laikam tādēļ viņi sakrustoja ceļus, jo mana sirds ir tīrāk par koku no Peru. Yeah. Tagad es vienkārši hasloju, nav 9 līdz 5, tas ir apgāsts 8. Rakstot, man bieži sanāk mēlis sakos, laikam tas ir labāk nekā prosti izvēlēties platot. Es nezinu, tas viss ir galējības, tā sakot, vai palikt man uz mūžu, vai man tas savas pakot. Labāk labot nekā izmest to, vai svešiniekam pārdot. Kaut esam neziņā, bet vai tu man saprot? Visi tuvie palikuši tik tālu. Es gribu pateikt to, ka mīlu savu tēvu, savu māti. Rīgas ritms mani gluži kā bombas uz stūra. Stacijas laukumā ir tā sakot diezgan pamatīgi ierāvs. Ko var pateikt paceniem, ka malus bedres lāpa ciet. Rītdien ir tikai diena, kad tu vari pamosties. Daudz nav palicis. Es gribēju būt kāds dzīves lielais mācītājs, bet es kastes augšā, tur ir kaut kādas tās lielās sienas, brūses, tad ir armatūra. Jo mana sirds ir tīrāk par koku no Peru. Un arī nebūs, kaut arī saka, vecs mīl nekad nerūs. Laikam tādēļ viņi sakrustoja ceļus, jo mana sirds ir tīrāk par koku no Peru. Yeah. Rokā trimers, miesas uzbūta kā ģindens. Darbs tāds, ka labākais ir tas, ka pusdienu laikā kliņģers. Jauns objekts, bet vispār nav interesi. Galvenais, lai bosam strādā alglapiņu printers. Yeah. Skatos savu algu un es saķeru galu. Strebi karsts, es tur nestrādāšu, strādāju daudz. Pāris stundas padomāju un es sapratu daudz, ka man tas rūp un man ir sapnis nekā tiem, kas vienkārši blaks bija. Kompanionam ūdens vietā pauzē alus līp. Visi blaks pievar acis tad, kad traktoris izdzēris plaukstiņu uz asfaltēta ceļa neapzināti veido sānslīd. Yeah. Viņi darbā ienīt pirmdienas cīgu paka un bambuks vienmēr ir rīta pirciens. Bet es nebiju svētais, jo pēc darba vakarā dīlerim prasa, vai tev ir viens. Man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidz. Ir piekdienas vakars. Tā arī īsti neesam ieskrājušies ar darbiem, vismaz ne objektā. Esam kārtīgi iekārtojušies. Principā šodien tikai sākām kaut ko darīt objektā, un kamēr visi saprot, noķer lauku, tikmēr tas starts ir bišķi lēnāks. Bet, jā, forši ir tas, ka mēs jau esam sākuši kaut ko darīt. Es saliku punktus ar GPS. Mēs iesākām taisīt pirmo pamatni fundamentam. Fundaments ir tā kā pamats priekš sienām. Jā, aiziesim līdz objektam, parādīšu, kā izskatās. Mums ir savests ļoti daudz materiāls, šķembas, tā kā būs ar ko strādāt. Tad, kad sāksim būvēt konstrukcijas, nebūs jāgaida uz šķembu un tam līdzīgi. Tas ir diezgan krūti. Reku mēs jau arī esam, Emīls jau sazīmēja laikam gandrīz visiem fundamentiem pēdas, cik lielas jārok. Reku principā šitā te tas viss izskatās. Būs tik platas, mēs viņas izraksim tik platu bedri, tad viņā taisīsim veidņus, kas būs tā kā, krietni vien mazāki. Un tad viņus atkal pielies ar betonu, tā kā iebetonēs tādas betona pamatnes. Un tad uz viņām jau rekur pa tiem punktiem nāks uz augšu tādas sienas, kā kurā vietā apmēram metrīgas. Un tad attiecīgi pildīsies iekšā materiāls, šķemba. Tad viņa visa nošeiposies, uztaisīsim kvāteri, vai kā kurai konstrukcijai, benku kvāterim kvāteri. Un tad jau tālāk redzēsiet, tad jau tur liksim plēvi rībāru, kaut kur blēklājierus. Šiten te mēs sākām jau pamatni būvēt
īstajā augstumā. Negāja gan tik ātri, cik gribējās. Jā, šitien ar kaut kādu īveini te iet tā pamatne, te viņa pēkšņi tā iziet lejā ar tādu kā pakāpienu. Kaut kā tie augstumi atšķirās, bet nu tāds projekts tā viņš ir. Tā kā tiekās jau pirmdien, tiekās nākamajā video. Spiedu like, subscribe. Es ceru, ka tev patīk arī šāds kontents. Tas ir kaut kas cits, nevis garāžas darbi, bet nu tomēr veču lietas. Tā kā, jā, tiekās nākamajā. Čau! Sorry, šis nav video beigas, ir sēsdiena. Mēs esam atbraukuši uz ūdenskritumu. Reku Camargo. Camargo! Say čau! Muchas gracias! Reku Emsis. Šis nav vēl tas ūdenskritums, mēs tikai ejam uz viņu. Bet nu izskatās episki. Mēs esam nogājuši varbūt kādas 5 minūtes un izstāst, ka mēs jau esam atraduši ūdenskritumu. Viens reku viņš tur lejā tek. Šitā te iet reku tur un rekur. Tāds pa daļām. Ik pa laikam kaut kāds ūdenskritums. Paiesim vēl augstāk. Es nezinu, man patīk ūdenskritumi. Laikam ūdenskritumi un kalni kaut kas tāds, tas ir tas, kas man visvairāk patīk. Bet pagaidām mēs ejam tikai kalnā. Nevienā brīdī nav bijis ne taisni, ne uz leju. Jā, te īstās pēc katrām kāpnēm ir kaut kāds nākamais drops. Yeah. Let's cut this. Nice. Man būs alus edits. Jā. Zini, tā kā jau godi 3 klipi pēc kārtas ir, kuras vienkārši sāku filmēt. MC, kā tev skats? Go!
Oh, no. Not so far. Un mēs gājām tā kā no sākuma joprojām gandrīz visu laiku tikai kalnā. Kur beidzās viens kalns. Te ir šis brīnišķīgais taisnais ceļš, kurš tā kā pēc 10-15 metri atkal sāk iet kalnā. MC, kā tev iet? MC īstenībā ir sportmens. Viņš tā kā nesporto vispār, bet jau vienreiz Vācijā viņš ļoti labi pierādīja. Vienkārši mēs ejam ar Marko sprākstam nost Emīls pa priekšu, kādi, nezinu, 30 metri augstāk. Jā. We'll take a rest here, right? Trimers, miesas uzbūta kā ģindens. Darbs tāds, ka labākais ir tas, ka pusdien laikā kliņģers. Jauns objekts, bet vispār nav interesi. Galvenais, lai bosam strādā alglapiņu printers. Yeah. Skatos savu algu un es saķeru galu. Strebi karst, es tur nestrādāšu, strādāju daudz. Pāris stundas padomāju un es sapratu daudz, ka man tas rūp un man ir sapnis nekā tiem, kas vienkārši blaks bija. Kompanionam ūdens vietā pauzē alus līp. Visi blaks pievar acis tad, kad traktoris izdzēris plaukstiņu uz asfaltēta ceļa neapzināti veido sānslīd. Yeah. Viņi darbā ienīt pirmdienas cīgu paka un bambuks vienmēr ir rīta pirciens. Bet es nebiju svētais, jo pēc darba vakarā dīlerim prasa, vai tev ir viens. Man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt, sapņi lidom izkastē. Tā kā nevajadzīgas pastkarts, tūlīt lidosi, bet pie kājām atsvars. Pēc visiem lauku darbiem attopies Rīgā. Visas pazīstamās sejas pēkšņi nomaina dīvaini. It kā tie paši visi katra, taču vidē tie citā. Lētam šņabim pa virs, vēl piešaun ārens stiprāks. Jau ārpus pilsētas izjūt tusiņu garš. Tas bija citādāk, jo nebija nekāda klubiņa traka. Tikai pirts lāvs un pēc tam uz kubliņa karst. Bet lielā pilsētā ir vieglāk šādas iespējas rast. Yeah, visādi rīpuļi krāsaini, tad tu sarulētās banknots. Ja es būtu viss pats to pirts, man būtu bankrots. Tāpēc apkārt cilvēku to devu pavelt. Prāts pazūd ātri, visi blaks pārvērš par fantomu. Ieeju klubā, es redzu cilvēks dirsā. Te bija jābūt jautrībai, bet es nejūtos labi. Vispār simtiem reižu esmu paklūps, gribot dzīvē vairāk dzīves. Simtiem vienādi dziesmu, kas saka to pašu, ko šī. Bet tāpat man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt. Rīpuļi krāsaini, tad tu sarulētās banknots. Ja es būtu viss pats to pirts, man būtu bankrots. Tāpēc apkārt cilvēku to devu pavelt. Prāts pazūd ātri, visi blaks pārvērš par fantomu. Ieeju klubā, es redzu cilvēks dirsā. Te bija jābūt jautrībai, bet es nejūtos labi. Vispār simtiem reižu esmu paklūps, gribot dzīvē vairāk dzīves. Simtiem vienādi dziesmu, kas saka to pašu, ko šī. Bet tāpat man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt, sapņi lidom izkastē. Tā kā nevajadzīgas pastkarts, tūlīt lidosi, bet pie kājām atsvars. Man ir tik daudz, ko tev teikt. Tik daudz mūsu dzīves ir tik vienāds, bet citādāk tās turpinas un beidzas. Daudz mūsu sapņi netiek izdzīvoti, jo saka, ka tev dienas beigās pietrūka nedaudz veiksmi. Kur paliek smags darbs? Kas to nodzer nevar izturēt, sapņi lidom izkastē. Tā kā nevajadzīgas pastkarts, tūlīt lidosi, bet pie kājām atsvars. Beigās man palika tik garlaicīgi močs filmēt, ka es sāku filmēt pat riteņbraucēju. Un tad es sapratu, ka tas ir brīdis, kad laiks doties tālāk. Paldies, ka noskatījies. Šis ir beigas šim video. Nospied visu, ko vien gribas nospiest, noskatoties šo video. Starp citu šeit mēs neteicām, ka Margo viņš saka, ka tā ir pakaļa. Viņš pats piegāja. Pakaļā. Tiekamies nākamajos video. Čau!